Čau visiem! Šodien es jums parādīšu, kā aktivizēt ļoti ātri un viegli šo Gnosis Pay karti. Tātad pirmais, kas jums jādara, ir jāieiet tātad šajā mājaslapā, kas ir norādīta uz Gnosis Pay kartiņas, kas jums ir atnākusi, tātad gnosisPay.com/activate, un uzreiz ieies šajā mājaslapā, tad mēs pievienojamies tātad ar e-pastu vai manā gadījumā ar Maku, un šajā gadījumā es izvēlēšos Rabiju Wallet. Tātad, jā, es pievienoju izmantojot šo Maku, tātad parakstu šo transakciju, apstiprinu un esmu iekšā. Tātad nākamā lieta, tātad šeit var redzēt jau ir tātad jāievada šis kartes numurs, kas ir norādīts uz kartes aizmugures. Tātad ierakstu savu kartes numuru. Nākamais ir jāieklikšķina šeit, kad apstiprinu šiem noteikumiem, tā kā droši izlasiet to un jāspiež link. Nākamais, kas ir jādara, tātad ir jāizveido šis safes, tātad spiežam setup safe. Jāparaksta šī transakcija. Un spiežam next. Un tas pa lielam arī ir viss. Tagad mums nepieciešams, tad mēs šeit varam apskatīties šo pinkodu. Tātad pierakstam šo pinkodu un spiežam aktivizēt karti. Tātad šeit es nevēlos saglabāt šo, tātad es apstiprinu, kad sapratu. Un šeit, protams, ieejot iekšā, varam redzēt, kad šobrīd šajā kartē ir 0, un ko mēs varam izdarīt, tātad mēs ejam un spiežam add funds. Tātad man negāja šī add funds funkcija, tāpēc es atjaunināju šo lapu, un tiklīdz atjaunināju, man parādījās tātad, ka viss ir gatavs. Šeit mēs redzam augšā ir limiti, kurus var šeit edit arī mainīt. To šobrīd es nedarīšu, bet jā, šeit mēs redzam, kad ir iespēja pievienot šos aktīvus, un tos arī spiedīšu. Un tad viņš parāda, kad ir tādi divi galvenie veidi, kā pievienot naudu šajā Gnosis kartē. Pirmā ir vieglākais veids, tāpat kā jebkurā biržā, mēs varam pievienot šo e-banku, akceptēt un sūtīt uz šo adresi. Bet es šobrīd izvēlēšos otru veidu, kas ir pievienošu caur kriptovalūtu. Tātad es izvēlos šo, un reku parāda manu maciņu, kuru es nokopēju. Un, lai es saņemtu šajā naudu, tātad man ir jāsūta eiro Gnosis tīklā. Kā es to varu izdarīt? Tas ir visvieglākais veids ir izmantot šo DebtBridge mājaslapu, tātad app.debtbridge.finance. Tātad šeit mēs pievienojam savu maciņu augšā labajā stūrī. Tad pievienojam maciņu, kāds jums ir. Pēc tam mēs izvēlamies tātad tokenu un ķēdi, no kuras mēs vēlamies paņemt šo naudu. Manā gadījumā tas būs Polygon tīkls USDT. Un es, protams, vēlos uz Gnosis tīklu un šo eiro. Tātad šis tokens. Tātad, un es vēlos tātad $10 ielikt šajā kartē. Bet kas ir ļoti svarīgi, pirms mēs to daram, redzam, ka tātad tiks konvertēti šie 9,30 € uz manu maku, bet Gnosis kartē ir pavisam cita maka adrese, tāpēc šeit ir opcija pievienot, lai sūtītu šo valūtu tieši pa taisno uz manu Gnosis karti. Tāpēc es ieķeksēju šeit
norādu savu Gnosis adresi un spiežu apstiprināt. Tātad tūlīt sagaidām un apstiprinam. Pirmais, protams, ir jāapstiprina šis, ka mēs ļaujam to darīt. Tātad mēs parakstam. Un otra transakcija būs sūtīšana. Tātad šeit mēs redzam 2 centi par sūtīšanu. Un tagad tika nosūtīts pa taisno uz manu Gnosis karti. Tātad īsā brīdī mums būtu jāredz, mēs varam atkal atjaunināt šo lapu. Un pēc neilga laiciņa šī nauda ir ienākusi iekšā Gnosis kartē. Un, protams, pēc vienas norēķināšanās ienāks papildus vēl 10 eiro, ja izmantoja mūsu referālo saiti. Tā kā paldies par skatīšanos un lai izdodas!